Un tagad es ierosinu palūkoties, kā tiek veikta aknu pārbaude. Tagad aizturat elpu, vienkārši aizturat, bet neieelpojiet. Labi, varat elpot. Tādi visvienkāršākie, bet tāpat laikā arī ļoti precīzākie izmeklējumi ir ultrasonogrāfijas izmeklējums. Jā, kas ļoti bieži tiek apvienots arī ar elastogrāfijas izmeklējumu. Un tas mums dod ļoti pietiekamu informāciju gan par aknu struktūru, par aknu izmēriem, par lielajiem asinsvadiem, kas sapasiņo aknas. Tāpat tās arī mēs iegūstam informāciju par žultsvadiem. Jā, un arī nosakam, vai aknās nav kāds veidojums, kas visbiežāk, protams, ir labdabīgi veidojumi. Jā, principā uz elastogrāfijas izmeklējumu jāsagatavojas līdzīgi kā uz ultrasonogrāfijas izmeklējumu. Tas ir galvenais ir neēst vismaz 6 stundas pirms izmeklējuma. Aknu slimības bieži vien sākotnēji simptomus nedod. Jā, tā kā savā ziņā pacientam būtu regulāri jāapmeklē savs ģimenes ārsts un jācenšas laicīgi noķert tās problēmas, kas varētu būt ar aknām. Lotas Pharma – inovācijas veselībai.